Sveiciens visiem! Šajā nedēļā divatā ar mammu izdomājām aizceļot uz Kurzemes pusi. Un tā ir gan Jūrkalne, gan Ziemupe, gan Liepāja. Kaut ko jums parādīšu, kaut ko neparādīšu. Mūsu ceļojums sākās ar Jūrkalni, palikām pa nakti pie Jūrkalnes Zaķu krogā, kas atrodas no Jūrkalnes bišķīt uz Ventspils pusi. Jūra gan šeit atradās labi tālu, kā man pašam izlikās ap kilometru, bet man īsti acu mēra nav. Var jau gadīties, ka bija nedaudz tuvāk. Ceļš uz jūru bija ļoti riebīgs, un jūra atradās tur aiz kokiem. Šis ir pusceļš jau no šosejas, un te ceļi sazarojās. Viens aizgāja taisni, kur it kā man vajadzēja iet pēc kartes. Bet tur viss bija aizaudzis, jūs paši redzējāt, bet otrā pusē, kur es gāju, bija uzrakstīts privāti īpašums. Es tur noriskēju, iegāju iekšā, tur bija tikai viens vagoniņš, pastaigājos gar jūru, bet pie pašas jūras netiku, jo Jūrkalnē atrodas tālkrasts, un pagāju gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, nekādas trepes lejā es neredzēju, un pie jūras es arī tā arī netiku. Kur tālumā var redzēt, kā izskatās tālkrasts, šeit ir tāda pati vieta, ar kameru to ir grūti tā parādīt, bet tikt lejā te bija neiespējami, vismaz man. Nākamajos video es jums parādīšu, kur mēs vēl bijām. Tas bija gan Dvēseles Veldzes dārzs, gan arī Labraks, Rīvas krogs. Arī tās ir interesantas vietas, Liepāju nefilmēju. Kuģus jūrā arī diemžēl neredzēju. Nu, apmēram tā kaut kā. Tad uz tikšanos nākamajā video. Labragā! Paldies, ka skatījāties!